Pēc remontdarbu veikšanas Linēta Laicēna ielā valmieriešiem ir divas iespējas, kā šķērsot ceļu braucamo daļu. Viena iespēja ir izmantot gājējiem paredzēto pāreju, kas nav vērta un liela daļa to neizmanto. Otra iespēja ir izbridāt zālienu, apdraudēt savu un satiksmes drošību. Paskatīsimies, ko par to domā valmierieši. Nu tad tā. Uzskatu, ka ir uztaisīts diezgan neapdomāti te, jo gāja pārēja ir uztaisīta tikai, kā redzam, tajā vietā. Manuprāt, būtu vieglāk uztaisīt gāju pārēju šeit, jo pēc novērojumiem ikdienas, cik var redzēt, ka pār to gāju pārēja iet cilvēki daudzreiz mazāk nekā pāri šeit. Tas arī apdraud ceļu satiksmes noteikti. Līdz ar to cilvēkiem bieži vien jāskrien pāri ceļam, un tāpēc ir jāuztais gāju pārēju šeit. Nevis tur tālumā, jo līdz turienei arī daudzreiz ilgāk jāiet un sanāk apmest lielu apli, ja iet piemēram uz augstskolu. Jāiet vienkārši riņķī tur, kur ir paredzēts ir iet. Jā. Un vairāk to izmanto jaunie cilvēki. Vecie jau tomēr cenšas pāriet tur, kur viņiem paredzēts ir. Man jāsaka, es esmu vairāk autobraucēji nekā gājēji, bet īstenībā viņš ir par tālu. Viņš varēja būt šeit, šī vietā, tad, man liekas, pretī ieejai taisni veikalā tā kā varētu būt. Tajā ziņā, kad no autobraucēju viedokļa tas skatās atkal tieši labi, kad ir šāds izveidots, jo tad cilvēki nenāk uz ielas. Runājot par gāju pārēju, tad tur ir tikai viens atcinājums manā skatījumā, par cik esmu gan gājējis, gan autobraucējs. Tad gājējs pārēju novirzīt tālāk no apļa, respektīvs neveidot sastrēgumu aplī, kas veido attiecīgi tālāk bīstamas avārijas situācijas un tā tālāk. Tajā pašā laikā cilvēkiem uzreiz ir gāja pārēju pa taisni iekšā.